Ir tāds teiciens: slikts ir tas kareivis, kurš nevēlas kļūt par ģenerāli. Cilvēki ar lielām ambīcijām, tie, kuri grib sasniegt daudz un ātri, ir viens slasts, kurā viņi var iekāpt, iekrist. Šādiem cilvēkiem mēdz būt augsts pašvērtējums, liela vēlme būt veiksmīgiem, visveiksmīgākajiem, un šādi cilvēki mēdz sāpīgi un ilgi pārdzīvot katru savu kļūdu un neveiksmi. Kopumā skatoties, var teikt, ka ambīcijas jau ir laba lieta, dzīvē mērķi ir jāizvirza. Tomēr, ja sevi atpazina cilvēku ar lielām ambīcijām, tad aicinu atcerēties MIV pozitīvās domāšanas pamatprincipu: kļūdīties ir cilvēcīgi. Mēs varam teikt: ak, Dievs, es atkal kļūdījos. Bet mēs varam teikt: ups, es sapratu, ka šādā veidā to nevar izdarīt. Piemēram, Edisons savā laikā. Kāda domā, cik reizes viņš mēģināja izgudrot elektrisko kvēlspuldzi, ko beigās arī izdarīja? Vai mēs šodien varētu teikt, ka Edisons ir kvēlspuldzes izgudrotājs, ja viņš būtu, piemēram, metis mieru pie 100. reizes? Nē. Pie 500. reizes? Nē. Pie 1000. reizes? Arī nē. Vai viņš šaustīgi kritizēja sevi par katru reizi, kad nesanāca? Nē. Viņš teica, tā ir mana vēl viena pieredze. Es esmu atklājis vēl vienu veidu, kā nevar uztaisīt elektrisko kvēlspuldzi. Kas nekļūdās, tas arī nemācās. Edisons veica vairākus tūkstošus mēģinājumu, pirms izgudroja elektrisko spuldzīti. Viņš šajā laikā strādāja daudz aktīvāk kā vairums cilvēku visā savā mūžā. Vai tad viņš bija dumjāks par citiem? Pārvari bailes no kļūdām. Kļūdīties ir cilvēcīgi, ļauj sev kļūdīties, mācies un pilnveidojies. Starp citu, cilvēki mācās dažādā veidā. Un, lai cik tas skanētu, varbūt pat skarbi, cilvēks pēc mācīšanās pieejas var iedalīt 3 grupās. Normāli cilvēki. Mācās tomēr tikai un vienīgi no savām kļūdām. Citi gan viņiem saka: nu nedari šitā, nedari tā, bet viņš ignorē un neieklausās līdz brīdim, kamēr pats nav uzkāpis uz grābekļa. Idioti. Nemācās no savām kļūdām, atkārtoti nemācās no savām kļūdām. Kāpj uz viena un tā paša grābekļa atkal un atkal. Starp citu, Alberts Einsteins papildus sevis atstātajam zinātniskajam mantojumam pat bija definējis idiotismu. Tas ir turpināt darīt kā līdz šim, neko nemainot un pieļaujot tās pašas kļūdas, bet cerot sagaidīt labāku rezultātu. Ģēniji. Mācās gan no savām kļūdām, gan ieklausās citu padomos, brīdinājumos un ieteikumos. Vairums no cilvēkiem ir normāli cilvēki. Mēs mācāmies no savām kļūdām, no personīgās pieredzes, no sevis izdzīvotajām situācijām. Kļūdīties ir cilvēcīgi. Šāda pieeja un attieksme pret sevi palīdzēs gan psiholoģiski, gan ļaus produktīvāk iegūt un paplašināt savu vērtīgo dzīves pieredzi. Esi neatlaidīgs. Meklē un atrod efektīvāko veidu, kā lietas darbā un dzīvē paveikt labāk. Jau drīz tiekamies nākamajā video par nākamo MIV pozitīvās domāšanas pamatprincipu: uzklausi kritiku. Sasniedz vairāk!